4. februārī Starptautiskajā pretvēža dienā pasaule vienojas kopējā cīņā pret vēzi. Kopš 2005. gada pasaulē ik gadu šajā datumā organizē dažādas kampaņas un pasākumus, lai veicinātu cilvēku izpratni un uzmanību par šo slimību. 5 visbiežāk sastopamās vēža formas ir ādas vēzis, krūtsvēzis, taisnās zarnas vēzis, plaušu vēzis un prostatas vēzis. Taču kopumā ir vairāk nekā 100 šīs slimības veidu. Vēzis ir jaunveidojums, kas rodas vietējās pastiprinātās audu augšanas dēļ. Tas noris neatkarīgi no organismā un pilnīgi vai daļēji nepakļaujas organisma dzīvības regulācijas funkcijām, atņem dzīvībai nepieciešamās uzturvielas un saindē ar savu šūnu sairšanas procesu toksiskajiem produktiem organismā pārējās normālās šūnas, izraisot to bojā eju. Vēzis ir galvenais nāves cēlonis pasaulē. Saskaņā ar statistiku tas nogalina vairāk cilvēku nekā aids, malārija un tuberkuloze kopā. Saskaņā ar Starptautiskās vēža izpētes aģentūru ik gadu vēža slimnieku skaits pieaug. Ja 2010. gadā diagnoze tika konstatēta 12 miljoniem cilvēku, 2012. gadā šis rādītājs bija 14 miljoni. Latvijā katru gadu konstatē apmēram 11 000 jaunus vēža gadījumus un apmēram 35% pacientu vēršas pie speciālistiem novēloti. Šobrīd valstī reģistrēti aptuveni 75 000 vēža slimnieku. Latvijā vēzis joprojām ir otrais lielākais Latvijas iedzīvotāju nāves cēlonis. Pērn visbiežāk tika konstatēta saslimšana ar ādas vēzi. Vēzis nav sinonīms vārdam nāve. Šīs slimības ir ārstējamas, protams, ja tās tiek konstatētas laicīgi. Lai maksimāli ātri atklātu bīstamo saslimšanu, biežāk jāveic profilaktiskās pārbaudes un jāizmanto valsts piedāvātās iespējas bezmaksas pārbaudēm.